manā pieredzē ir ļoti daudz tādu labo stāstu, kur gan cilvēki ar invaliditāti, gan seniori, gan cilvēki ar atkarībām ir saņemot palīdzību atgriezušies un dod pienesumu. Līdz ar to mēs varam izvēlēties, kādā sabiedrībā mēs gribam dzīvot, vai tur, kur daudz cilvēki jūtas labi, dod pienesumu, vai kur daži nes lielo vezumu un pārējie ir atkritēji. Mani sauc Māris Grāvis, esmu partijas Progresīvie Eiropas parlamenta kandidāts. Tā bija tāda saraksti ar draugiem, kad mēs kārtējo reizi rakstīju draugiem par to, kad nav kaut kas kārtībā un nav izdarīts, un draugi pārjautāja kāds no draugiem, ko tieši to es izdarījis, lai šo atrisinātu. Man īsti nebija atbildes, ko es tieši esmu izdarījis, izņemot to, ka sūdzējies tur draugiem ģimenei, tad es pieņēmu lēmumu, ka, lai man ir ko atbildēt šim vienam cilvēkam un arī citiem, kas man varētu uzdot tādu jautājumu, tad es kaut kā darīšu, rīkošos un iesaistīšos. Tajā brīdī man jau bija sociālais uzņēmums RB Café, kurš nodarbināja cilvēkus ar invaliditāti, un Covid laikā, manuprāt, daudz ierobežojumi un daudzi jautājumi, kas tika skatīti bez šo cilvēku interešu pārstāvības, bez izpratnes par to, kā ir būt cilvēkam ar invaliditāti, un arī atbalsta mehānismu un citas lietas nebija paredzētas varbūt tik ļoti šiem cilvēkiem, un arī saskaroties ar grūtībām, ko piedzīvoja sociālais uzņēmums un sūdzoties par to, kāda ir ikdiena, tad saņēmu šo jautājumu. Šobrīd, esot drusku tuvāk politikai, man rūp tas, ka mēs politikā joprojām domājam, tādu partiju vai sautīgu vai grupu interesēs, ka mēs ļoti bieži aizmirstam, kad mēs kopā rīkojamies un darbojamies labākas Latvijas, labākas nākotnes vārdā mūsu bērniem. Un man rūp tiešām ienest to, koleģialitāti, empātiju un sadarbību, ka mēs spējam pieņemt dažādus viedokļus, mēs spējam ieklausīties, spējam atrast labākos risinājumus, lai mums kopā pēc tam būtu labāk. Man ir dažādi veidi pieredze. Šo gadu laikā es esmu darījis ļoti daudz lietas. Es esmu veidojis sociālus pakalpojumus cilvēkiem ar invaliditāti. Es esmu veidojis sociālos uzņēmumus. Es esmu arī stažējies Eiropas līmeņa organizācijās, lobby jautājumos, kā pārstāvēt noteiktu mērķu grupu interesi Eiropas līmenī. Man ir uzņēmējdarbības pieredze, es esmu arī sporta treneris. Tā rezultātā es domāju, ka es visu šo pieredzi, kas man ir iepriekš gūta, mēģināšu virzīt, lai pārstāvētu gan Latvijas intereses, gan arī tās intereses, kas, manuprāt, Eiropa atšķir no austrumiem. Tā vēlreiz atkārtošos, tā ir demokrātija, lēmumu pieņemšanas procedūra, visu cilvēku iesaist un visu viedokļu uzklausīšana. Un joprojām domāju, ka mans galvenais tas darbības lokus ir sociālajie jautājumi, sociālā politika, sociāla ekonomiskie aspekti. Un ņemot vērā to savu jau vairāk kā 20 gadu pieredzi, es centīšos, mēģināšu Eiropas līmenī runāt un strādāt, lai katram Eiropas iedzīvotājiem būtu vismaz noteikti standarti un minimālie izdzīvošanas līdzekļi, lai mēs visi justos labi. Progresīvie, manuprāt, ir partija, kur piedāvā tādu vēl joprojām jaunu deksmi. Viņi piedāvā zaļu politiku, viņi piedāvā sociāli atbildīgu politiku. Joprojām viņi progresīvo ir stingra nostāja Latvijas drošības jautājumos. Un, manuprāt, progresīvo piedāvājums ir vērsts uz nākotni, lai tiešām mūsu bērni, mūsu mazbērni dzīvotu labākā, draudzīgākā, zaļākā, sociāli vienlīdzīgākā valstī un Eiropā.